Dabas aizsardzības pārvalde virza ministrijā jauns noteikums, kas attiecās uz gan dabas aizsardzību, gan arī uz veselīgu dzīvesveidu piekritējiem, tā skaitā orientīristiem, skrējējiem, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Par ko tad iebilst un diskutē orientēšanās federācija šajā jautājumā? Mēs diskutējam par to, ka šie jaunie noteikumi paredz maksu mazskaitlīgiem pasākumiem par sacensību dalībnieku piedalīšanos, skrējēji, velobraucēji, nūjotāji dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldītajās teritorijās. Mēs uzskatām, ka tas atstās negatīvu ietekmi uz tieši mazajiem pasākumiem. Ja šajā otrajā piegājienā, ja tā var teikt, viņi ir ņēmuši vērā sākotnējos iebildumus un pavisam maziem pasākumiem līdz 100 dalībniekiem netiek piemērots, bet tomēr ir palikusi šī gradācija, ka sākot no 100 līdz 200 jau tiek piemērot 200 dalībnieku un vairāk vēl lielāka maksa, un tas, par ko mēs iebilstam, ir šīs maksas atcelšana. 21. gadsimtā Latvijā pasaulē mazkustīgums pieaug, valsts mēģina citiem rīkiem veicināt aktīvo dzīvesveidu, vai šeit nesanāk tā kā pretruna ar šo? Tieši tā, tas ir tas arī, uz ko mēs norādījām, ka faktiski tas ir pretrunā ar valsts pamatnostādēm un visām politikām attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu. Mēs redzam, ka ļoti daudz jaunieši pat neiztur kritērijus dienestām, valsts aizsardzības dienestā. Vispārējais veselības stāvoklis mazkustība ir ļoti slikts. Latvija ieņem vienu no pēdējām pozīcijām šajos rādītājos. Jā, šeit droši vien kāds varbūt, kas nav ieklausījies šodien vai dziļāk lasījis šo tematu, pirmā reakcija man arī bija, kad grib uzlikt šo nodokli gandrīz vai vispār par to, ka tu skrieni un tādā garā, bet šis tomēr attieksies, cik es saprotu, tas 1% vai cik, kas ir tikai īpaši aizsargājums, tur Gaujas Nacionālais parks un tādā garā, vai šādā veidā tomēr netiek no mušas pūst zilonis, jo it kā jau pietiek to Latvijas mežu un teritoriju, kur rīkot gan skrējiens, gan mountainbike brauciens, gan orientēšanos. Kaut kādā mērā varētu arī piekrist tev, taču jāņem vērā, ka šīs teritorijas ir vēsturiski sportistu un aktīvās dabas cienītāji iecienītas teritorijas. Tās ir teritorijas, kur pateicoties šim reljefam, viņas ir pievilcīgas un ļoti arī interesants no tāda sportiskā viedokļa. Un piemērojot, pat ja šis ir tas 1%, jā, kā tiek teikts, piemērojot šai teritorijai šo cenrādi, veidojas zināma negodīga konkurence pret pārējo Latviju. Un Latvijā šajās teritorijās, tā skaitā, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā arī pasaules čempionāts orientēšanās sportā notika, un šogad notiks arī pasaules posms taku skriešanā, tāpēc diezgan svarīgas, kā saka, teritorijas priekš sportistiem. Jā, tieši tā, un ko es vēlos uzsvērt situācijā, ka patiesībā sacensību organizatori, tautas sporta aktīvisti, federācijas atzītās, mēs visi patiesībā šīs teritorijas ar brīvprātīgo palīdzību, ar savu biedru klubu palīdzību patiesībā jau arī palīdzam uzturēt. Gan pirms sacensībām salabot kādu laipu, trepes, nozāģēt, kur atļauj kādu kritušu koku, respektīvi savest šo teritoriju kārtībā. Latvijā beidzot ir iestājies pavasaris, daudzi lien ārā no migām un grib sportot. Kādas ir iespējas nodarboties ar orientēšanos sportu gan tiem, kas jau to dara, kas mūs sagaida jaunajā sezonā, tev kā Latvijas orientēšanās federācijas prezidentam iespēja izstāstīt, gan arī varbūt tiem, kas nezin, kas ir orientēšanās sports un kādas iespējas viņiem ir pamēģināt un izmēģināt savus ārdu šo jauko sporta veidu. Visplašākā informācija par visa veida tautas orientēšanās sporta seriāliem ir atrodama mājaslapā lof.lv sadaļā seriāli vai kalendārs. Faktiski katru darba dienas vakaru
kādā no Latvijas lielākajiem novadiem pilsētām vai piepilsētām notiek šīs sacensības. Šogad mēs varam iepriecināt ar 22 Latvijas kausa posmiem, 4 stafešu posmiem un vairākām 7 pasaules ranga sacensībām un 7 Latvijas čempionāti dažādās disciplīnās. Kas ir labākais orientēšanās sportā no savas pieredzes? Tas ir prieks, ka tu atrodi kontrolpunktu, un ja tev distancē ir bijuši 10-15 kontrolpunkti, tu iznāc finišējis, tu esi 10-15 mazas uzvaras guvis, un viss tas, kas dienas laikā sakrājas vai pa nedēļu kāda negācija, tā pazūd kā roka atņemta. Paldies!